Teksmeks sadarbībā ar Boom FM piedāvā raidījumu Taureņu iela. Esam atkal Taureņu ielā. Teksmeks restorāns, Teksmeks Republika šeit tirdzniecības centrā domina. Brīnišķīga vieta, kur pasēdēt, parunāt un padomāt par daudz un dažādām lietām. Te iekšā ir diezgan silti, bet nāk ar vien augstāks laiks virsū ziema nāk, dāmas un kungi. Un tāpēc mums ir viens, neteiksim, ziemas speciālists, bet speciālists daudz un dažādos jautājumos. Tūdaļ pateikšu, kādos jautājumos. Raimonds Soparks, kurš vispirms pateiks pats, kas viņš tāds ir. Nodarbojamies pamatā ar skriešanas lietu, ekipējumu, apavu, apģērbu, tirdzniecību. Un, ja daudziem cilvēkiem valda uzskats, ka jau ir sezona beigusies, skriešanas sezona, tad nē, ir sākusies rudens, ziemas, pavasara sezona, kas mazliet atšķirās no vasaras sezonas ar to, ka ir sliktāks laiks. Runāsim arī par riteņbraukšanu? Varam runāt arī par riteņbraukšanu, diezgan līdzīga tēma, jo pārsvarā ir pierasts, ka skrien un brauc ar riteni tā kā vasarā, un ziemā tad kaut kāds lietas dara citas. Bet ziemā audzēt augus. Slēpo, piemēram. Bet var nodarboties arī pietiekami komfortabli gan ar skriešanu, gan ar riteņbraukšanu, un var apģērbties, var atrast ekipējumu, tā kā tas viss ir darāms un to piedāvājam savus. Jo mēs dzīvojam laikmetā, kad, sākšu mazliet citādi. Kādreiz gāja laiks, mainījās tehnoloģijas, un viena cilvēka mūža laikā nomainījās, varbūt ne vairāk kā viena tāda tehnoloģiski revolucionārā situācija. Mūsdienās ir daudz citādāk. Viena cilvēka mūža laikā, tehnoloģiskā revolūcija ir piedzīvota vairāk kārt, ja, un tas skar visdažādākās dzīves jomas, gan, kas ir noticis ar telefoniem, ja, vispār, ka katram kabatā ir būtībā dators, ja. Kabatā ir vēsture. Vēsture, dators, tur var uzzināt jebko, Google katram kabatā ir, kas ir noticis ar televizoriem, ar visādiem sakaru līdzekļiem, un nemaz neiedziļināsimies lietās, par kurām nav laikam ne tev, ne man, ne mazākās nojausmas. Bet tehnoloģiju skarts ir arī apģērbs. Man ir mugurā kokvilns, krekliņš, ar kādiem kādreiz cilvēks sportoja, skrēja, vingroja, airēja, slēpoja. Pa virsu tika vilkts vilnas treniņtērps. Un tas jau bija glauni, tas bija vilnas treniņtērps, tika uzskatīts, ka tas ir tāds ļoti sildošs un ķermeņa temperatūru uzturošs apģērbs. Tev tagad mugurā ir kaut kas jau pavisam cits, un droši vien ne tik mugurā. Tehniskā vilna un veikala plauktos, ja ieejam, tad saķeram galvu, ka cilvēks, kurš nav tur iedziļinājies, neko no tā nesaprot, cenas ir lielas. Kāpēc viņas tādas ir? Ja? Stāst, Raimond. Labāks termoizolātors pa vilnu nav. Ziemā vajag sildīties kaut kā, jo ir vēss, tad vilna ir faktiski pats labākais. Tas mīnus ir tas, ja viņa paliek slapja. 60% no siltuma īpašībām vilna vienalga silda. Pazūd. Bet, ja paliek slapja, viņa vairs nesilda. Ja dzīvnieku mugurā viņa silda, jo tas ir bišķi savādāk, tur tie procesi notiek, bet cilvēku mugurā nē. Sportojot, tas mitrums ir daudz, īpaši, ja runājam par cikliskajiem sportiem, kā skriešana vai riteņbraukšana, tātad no iekšas nāk sviedri, no āras nāk sviedri. Man te tāda, ne sviedri, bet ūdens. Jā. Man te ir tāda gudra tabuliņa, kas parāda, ka... Parādām kamerā. Jā, tāds aplīts, kur var dažādas tur atrast sporta veidus, un tad pie attiecīga, stundu garuma, ar kādu tas sports tiek darīts. Lodziņā parādās, cik litrs mēs izsvīstam sviedrus. Tad stundas skrējiena laikā mēs izsvīstam litrs un 1,55 litri. Un tas tā vidēji, droši vien katrs cilvēks svīst mazliet citādi. Jā, dažāds temps, un viss tas ir stipri vidējs rādītājs, paņemts no ļoti liela cilvēku skaita. No 3 stundās izsvīstam 4,6, 4,85. Tā kā tas pats ar riteņbraukšanu ir apmēram.
Kaut kur tas mitrums ir jāliek. Ja viņš paliek tajā vilnā, kā mēs runājam, tā vilna zaudē tās siltuma īpašības, un tad cilvēkam ir diskomforts. Mēs nerunāsim par kokvilnu, kas piesvīst un vienkārši zaudē. Un kokvilna ir ļoti patīkama ikdienā, bet viņa nav ieteicama cikliskos sportos, tādos vairākos gabalos noteikti nē, jo viņi uzsūc to sviedru, bet nevad projām. Tātad krekls paliek smagāks, rodās kaut kāda berza, kaut kāds saberzums. Sāk arī pēc ilgākam slodzēm sāk salt, un tās ir problēmas. Tātad, lai varētu ziemā, rudenī, pavasarī, kad ir pavēsts, mitrs laiks, lai mēs varētu komfortabli nodarboties ar skriešanu, ar riteņbraukšanu, nedomājot par to, ka jāizlaiž treniņš, jo ir slikts laiks ārā. Mums ir savs plāns, mums vajag darīt. Tad ir radīts dažādas tehnoloģijas. Es te gribēju parādīt tādu varbūt uzskatām piemēru, lai Eriks pats varētu sajust, ka ir divas tādas vispazīstamākās membrānas, kas saucās Gore-Tex. Jā, pakavēsimies. Mēs visi zinām, aizējām uz veikalu, vienalga, vai grasāmies pirkt slēpošanas jaku, vai vienkārši virsjaku, vai kaut vai kurpes, ja? Es varu parādīt. Man arī kurpes ir ar uzrakstu Gore-Tex, ja? Skaidrs, mēs zinām, tām ir cena mazliet lielāka, vai krietni lielāka nekā tam apģērbam, kur nav šis te Gore-Tex. Bet ko īsti nozīmē Gore-Tex? Zini tikai retais, ja? Un tāpēc varbūt tu vari izstāstīt pirms īsos vārdos, kas tad ir Gore-Tex. Tā ir, ka to faktiski saprot retais. Es atvainojos, Gore-Tex ir tas pats, kas, teiksim, tas ir brands, tā kā Pampers, tā kā, es nezinu, kas... faktiski jā. Scotch līmlenta vai... Tas faktiski nav brands, tas ir nosaukums tehnoloģijai. Jā. Gore-Tex un otra tehnoloģija ir Windstopper. Ja? Tāds uzrakstiņš, šitādas birkas ir pie daudzām drēbēm klāt un šitāds te birciņas, teiksim, ar uzrakstu Gore-Tex. Ja? Tas apzīmē tehniskās membrānas apzīmējums, un tās ir divas pasaulē labākās membrānas, kāds patreiz tiek lietots, jo lieto visi zināmie brendi. Jā. Bet vai ar tām pašām īpašībām ir arī kāds cits nosaukums, teiksim, tai membrānai? Teiksim, ar šīm īpašībām, kāds ir šīm membrānām, cits nosaukums nav. Ir dažādiem zīmoliem, ir dažādi savas tehnoloģijas, kuras aiztur mitrumu, aiztur vēju, bet tā lielākā atšķirība ir tā, ka šīs tiešām ir membrānas, tas ir caurumots siets, rupji sakot, ļoti plāns, kurš nelaiž caur ūdeni, laiž ārā sviedrus. Teiksim, un mums ir jānodrošinās, ka mēs esam sausi tajā augstajā laikā, lai mums nesaltu. Citas tehnoloģijas tiek veidotas tādā veidā, tā kā ar krāsu uzkrāsots uz sienas virsū, un viņas tādā veidā pasargā no vēja, no mitruma, bet šīs tehnoloģijas savas īpašības salīdzinoši strauji zaudē ar katru mazgāšanas reizi. Atšķirībā no šīm membrānām, kas tās īpašības nezaudē vispār, un jāiet runa pa jakām, tad Gore-Tex jakām ir uz birkām virsū uzraksts mūža garantija. Mūža garantija. Tas ir nopietni. Tātad, no mitruma mums pasargā arī plēve. Reku, tev būs plēve uz cimds, velc rokā plēve uz cimdu, jebkurā no rokām. Jā. Velc broši, tā, lai apmēram tie pirksti ir iekšā. Un reku, tev būs otrs cimds, tas ir no Gore-Tex membrāns. Mēs turpināsim sarunu, tev 2 minūtes apmēram būs jāpasēž. Pavis sagriezīsim, īkšķi, tur pat nav nozīmes īkšķim vai kam, vienkārši, lai roka būtu šinī. Un tagad mēs 2 minūtes varam turpināt sarunu. Inter, kas ir Boomerang? Ideāli. Jā. Bet žēl, ka tikai internetā. Nē, ir arī televīzijā. Internetā un televīzorā. Žēl tikai, ka tā. Jā. Bet drīz jau viņi visi būs internetā. Latvijā audzis mīlestības un skaistuma simbols ābols, pārtapis vieglā, svaigā un dzirkstošā baudījumā. Sabiles sidrā. Baudiet Sabiles sidras. Doktors starp citu. Labdien! Esiet mīļi aicināti uz semināriem par veselo saprātu sarežģītā pasaulē. Cilvēkiem ir dažādas intereses, un tās intereses mainās. Kā tikt ar to galā ikdienā un uzņēmējdarbībā? Tuvāk informācija www.boomfm.lv.
Doktors starp citu. Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizraujas. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali. Par to, ka šitās ir membrānas, kas faktiski pasargā no ārējiem laikapstākļiem, bet mums ir kaut kādā veidā jānodrošina arī tas, kad sviedrs tiek vadīts projām, to nodrošina termoveļa. Šis man atgādina manas jaunības dienas. Es esmu trenējies jaunībā airēšanā, un atšķirībā no mūsdienu sportistiem, kuriem sliktos laika apstākļos atļauj kaut ko citu darīt, ja mums bija otrdien cross, bija otrdien cross jāskrien. Ko mēs darījām? Mēs vilkām kājās polietilēna maisiņus un tad vilkām iekšā kedās, tā saucamajās tenišķībās, kuras tenisistiem ļoti svešs apavs, bet padomu laiku sportistiem ļoti pazīstams. Un sajūta tad bija līdzīga, kā tagad man jau veidojas tur iekšā. Tā problēma ir iekš to, šitos materiālus ļoti labi pasargā no mitruma iekļūšanas, iekšā viņā, tāpat gumija to ļoti labi dara, ja? Bet tā problēma ir sportojot, kad tam materiālam ir jāelpo. Tātad tur ir jāapvieno divas it kā neapvienojamas lietas. Nedrīkst laist mitrumu iekšā, bet mitrums ir jālaiž ārā. Un tā lielākā ideja ir tāda, ka tā membrāna ir taisīta tādiem ļoti maziem caurumiņiem, bet katrs tas caurumiņš ir mazāks nekā ūdens piliens, tātad ūdens piliens iekšā netiek, bet sviedrs mums nāk ārā tvaika formā. Un tie caurumiņi ir bišķiņ lielāki nekā tvaiks. Rītīgi labi sajūta. Īpaši, ja šitā pavēdina, tad šis elpo riktīgi. Šis elpo un šis ir vienkārši sūt. Tā ir. Fenomenāli. Tagad varam novilkt nost, bišķiņ tev to roku atpūtināt, un pēc tam mēs ar tiem cimdiem bāzīsim tās rokas ūdenī, lai tu redzētu, ka šis tiešām arī aizsargā no ūdens. Bišķi vienkārši, lai rokas to sajūtas atgūst. Ja? Šitā tāda mīkla, šitā ir ok. Jā. Tā vairs nav kauns sveicināties. Šito var mierīgi, vai ne? No to negribētu dot. Negribētu dot, jā. Slapi ir. Nu jā. Un, ja mēs runājam par nodarbiem sportu ārā, tad sviedrs ir mums tas diezgan liels ienaidnieks, jo ja viņš paliek mums uz ķermeņa virspusē, tad tā ārējā temperatūra mūs saldē un mums paliek augsts ar laiku, bet mums ir, pieņemsim, jāslēpot vai jābrauc ar riteni stundu, 2 un 3 un dažreiz pat vairāk. Un ne tikai, Raimond, arī Latvija ir kalnu slēpotāja. Un arī kalnu slēpotājiem, ja mēs aizbraucam, bieži vien runājot par visu to termoveļu un Gore-Tex jakām, cilvēki, kuri varbūt vīpsnā bieži vien, un zinām, daļa taisnības arī ir. Ja mēs aizbraucam slēpot uz Baldoni, mēs mierīgi varam slēpot kaut vai džīnsos, kur nav pārāk ērti, ja, vai arī kaut kādā parastā jakā. Bet to novērtē tad, ka aizbrauc, uz Alpiem, kur tu esi 8 stundas uz kalnu. 8 stundas uz kalnu, un pēc tam tu brauc nevis 3 minūtes ar pacēlāju, bet brauc 15 minūtes vai 20 minūtes ar pacēlāju. Un tu esi jau dažkārt ar atvērto. Ar atvērto, un tu esi bijis sasvīts jau, un tad to ļoti novērtē. To novērtē, jā, tās tehniskās lietas, viņas, jo dziļāks ir hobijs, jo vairāk viņas novērtē. Tā tas ir. Un vēl kas ir jāsaprot, ka sportojot nevajadzētu, ja runa iet par skriešanu, par riteņbraukšanu, nevajadzētu pārtuntulēties. Es visiem klientiem veikalā saku, ka nedrīkst būt tā, ka tev pēc 5 minūtēm ir karsti, tavs treniņš ir norakts. Nedrīkst būt arī tā, ka tev ir stundas treniņš bijis un tu atskrien no treniņa pārdarbinājies un tev joprojām ir augsts. Tas nozīmē, ka kaut kas nav pareizi bijis apģērbā. Pirmās 5-10 minūtes varbūt vēs, pēc tam ir jāiestājās komfortam un tam komfortam ir jāsaglabājas arī pēc treniņa, kad tu veic kaut kādas locīšanās vingrinājumus vai kaut ko tam līdzīgi, tad vairs nav tā straujā kustība. Un jāģērbjās ir kārtiņās, tā kā kāpostā. Tas ir tas galvenais princips ziemā, kad tu velc. Un klasiski tā, ka pirmā kārta ir termoveļa, otrā kārta ir līdzīgs džempers kā man, bet šī otrā kārta ir galvenais termoregulators. Veļas galvenais uzdevums ir to mitrumu pēc iespējas vairāk dot projām un vairāk vai mazāk sildīt. Tad otrā kārtā ir galvenais uzdevums sildīt un vadīt projām mitrumu, ko viņš ir saņēmis no tās termoveļas, un tad nāk virsū jaka, kur aizsargā no vēja, no mitruma, un viņas galvenais uzdevums ir darīt to, bet vadīt uz ārus sviedrus. Līdz ar to mēs esam siltumā, sausumā un neesam apģērbušies nenormāli bieži, lai netraucētu kustības. Par termoveju runājot, tā taču arī ir ļoti dažādi. Dažādi ir, jā. Cik pats man iznāca saskarties pēc pieredzes, ir siltā, ir tieši otrādi atvēsinošā.
Iedala apmēram, es nepaņēmu līdzi tādu uzskatāmu grafiku, bet faktiski iedala 4 tādās kategorijās. Tātad, ja mēs runājam no karsto uz augsto, ja, tad iedalās tādā ekstrēmi plānā un dažkārt pat ar atvēršanošanām funkcijām, jo ir tāda aizfilu tehnoloģija, kur sajūtot sviedrus, dzesē un ir spējīgi nodzesēt līdz pat 3 grādiem. Vai tas ir domāts kā, karstam laikam? Karstam laikam. Tev pieņemsim ir jātaisa Ironmans. Gan riteņbraukšana, gan skriešana. Tur ir iekšā ārā 30 grādi, jā, Kanārijas salās. Un ko viņi dara? Paradoks, bet karstā laikā nevis iet ārā pēc iespējas plikāk, bet iet pēc iespējas apģērbtāk ar tehnoloģijām, kurš tev dzesē. Jo pat 3 grādiem, ja tev nodzesē ādas temperatūru, tu ļoti daudz iegūst. Veiktspēja uzlabojās ļoti. Tad nāk, teiksim, nākamā kārtiņa, kas saucās, mēs varam viņu nosaukt pa tādu light versiju vai vieglā, teiksim, plānā veļa, kuru lieto pavasaros, rudeņos. Tad nāk siltā versija, kas ir vispopulārākā, un to lieto, teiksim, ziemas laikā parasti. Un nāk ekstrēmi biezā, ko mēs veikalā saucam pa blitkotāju veļu, ja, mums arī vīriņi pirkuši, kas tirgo tur, teiksim, kartupeļus ziemā tirgu vai gurķus vai kaut ko tam līdzīgi, ja. Un tie ir tādi cilvēki, kas nekustās daudz, bet viņam ir jābūt ilgstoši ārā, bet kaut kāds kustības ir, un tad viņus silda, lai viņam nav jāvelk ļoti biezs drēbes, kas apgrūtina kustības. Es baidos aizmirst vienu jautājumu. Windstopper un Gore-Tex, tu teici, ka mēdz būt mūža garantija tā kā piesolīt, ja? Jā. Bet tur ir jāievēro tos kopšanas nosacījums, acīm redzot, ļoti strikti. Principā ir tā, ka jo es zinu, ka ir speciāli mazgāšanas. Ir mazgāšanas līdzekļi sporta drēbēm, bet ja mēs runājam tieši pa membrānām, bišķi tādi garāk, varbūt tad saruna sanāk, bet membrānas samaitāt nevar nekas, pašas membrānas. Bet jāsaprot, ka tas izstrādājums sastāv no, teiksim, Gore-Tex jakas, modernākās sastāv no pašas membrānas, kuri ielaminēti jau oderi iekšā, tātad apvienots 2 kārtiņas jau tā kā vienā, un nāk virskārta. Un tas, ko sačakarē, ir tā virskārta, ko tie pulveri var sačakarēt. Un kāds no tā mīnus ir lietotājiem, ūdens izies cauri ātrāk tev virskārtē, viņš membrānai netiks cauri vienalga, bet tev būs vēsuma sajūta un tev liksies, ka ūdens iet cauri. Ja? Tātad tev virskārtē pēc iespējas arī jābūt tādā labā stāvoklī un viņu pēc katras, ne pēc katras, bet ik pa kaut kādām 10 mazgāšanām der atjaunot ar šo spreju saucamo, kas impregnē. Tas viss ir dabūjams. Tas viss ir dabūjams, jā, veikalos, lai tas mitrums netiek caurtē pirmai kārtē. Pati membrāna, kāpēc ir mūža garantija, jo viņa nesadalās arī zemē. Šitā. Un ražotājiem ir problēmas ar Greenpeace kustību, jo šī membrāna lēni ļoti sadalās, bet tas viņu arguments ir, šīs jakas nemet ārā tik bieži. Jo ja viņi paliek nesmuki no ārpus, to viņi netrenējas, tur rodas dārzā kartupeļus, piemēram, vai dara kaut ko citu, jo viņš to funkciju veic. Un tās atšķirības starp to Gore-Tex membrānu un Windstopper membrānu, pa lielam pašām membrānām atšķirības nav. Vienīgi ir jāsaprot, ja ir šī sarkanā birka, ja, šī birka ir uz jakām, tad var būt, ka ir kaut kādi ielaidumi, kas nav no šīs membrānas, viņi ir uzlikt svarīgākajās vietās, kur jāiztur no vēja, nav apstrādāts vīles pret mitrumu iekļūšanu tālāk un slēdzējs. Tikko ir Gore-Tex uzraksts parādās uz kaut kur uz izstrādājumu, tas nozīmē vīles ir apstrādāts, slēdzējs ir apstrādāts, tu var stāvēt 8 stundas dušā, iznāks ārā savs, ar garantiju. Laiks iet vējas pārniem uz priekšu, mums ir atlikušas pavisam nedaudz minūtes, mums vēl jāpaspēj visu kaut kas, tagad es tev uzdāvināšu dāvanas. Mums Taureņa ielā ir brīnišķīga lieta, ka katrs viesis nes dāvanas nākamajam viesim. Iepriekšējā raidījumā pie mums viesojās uzvecošā televīzijas zvaigzne un daudz un dažādu lietu pazinājis, tā skaitā kafijas eksperts Aivis Ceriņš. Viņš atnesa šādus te lauku labumus. Paldies! Un tev vēl arī no Tex-Mex restorāna dāvana kartes. Tad tev būs jānāk ar vai bez membrānām, bet jānāk viesos nobaudīt kaut ko. Paldies! Tagad tev kārt. Tagad dāvans no maniem. Tātad, lai neaizmirstās tēma, par ko runājam, mitrumu necaurlaidīgās konfektītes. Jā. Humors. Jā. Un absolūti reāli, veselīgi enerģijas batoniņi, ne tikai sportošanai, bet arī ikdienā varam lietot, ja gadījumā kaut kā nesanāk paēst pusdienas un ļoti aktīvu dienu. Okay. Tā kā nākošajam paveiksies, viņš būs spiests sākt nodarboties ar sportu. Raimond?
Ja gadījumā viņš nebūs jau sportists mums. Jā. Mums ir dažas minūtes, mums ir jāveic eksperiments. Mērcam ūdenī. Tā, es vēl atkal rokās. Jā. Velc vienu, velc otru. Par labsajūtu un dzīves kvalitāti jūsu mājā parūpēsies LuxControl. LuxControl piedāvā markīzes, saules sargus, pergolas, žalūzijas un energoefektivitātes risinājumus. Uzziniet vairāk mūsu mājas lapā LuxControl LV vai atnāciet ciemos Rīgā, Skanstes ielā 54. Uzmanību, uzmanību, paziņojums. Turpmāk Boom FM klausītāji un skatītāji varēs abonēt Boom FM. Kāpēc jūs jautāsiet? Atbildēšu. Mūsu mājaslapā jūs varēsiet izveidot savu profilu. Varēsiet tur mainīt bildes un tekstus. Un gadu, kamēr abonents būs spēkā, varēsiet saņemt dāvanas no mūsu draugiem. Kā piemēram no Spirits & Wine, vai piemēram no Kapitāla vai koncertu un kino biļetes. Šos labumus mēs izlozēsim katru nedēļu mūsu raidījumos Par neko, Suņu būda vai Doktors starp citu. Starp citu īpašie un lielie abonenti varēs saņemt reklāmas laukumu mūsu mājaslapā vai tikt uzaicināti uz mūsu veidotajiem raidījumiem. Abonē Boom FM. Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizraujas. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali. Tāda sajūta, ka netiek vispār. Es nezinu, cik ilgi viņš pumpēs to ūdeni. Nu, tagad tu varbūt pastāsti. Tātad putnas ūdiņš ir tomēr palicis. Tā, rokās man ir cimdi atkal uzvilkt un es mērcu iekšā. Jā, mēs pārbaudījām to, kā elpo pirms tam, vai elpo vai neelpo. Un tagad pārbaudīsim, kā aiztur no ūdens. Un arī kā jūtās āda, teiksim, tā izstrādājuma iekšpusē. Tieši tā, kā jūtās sportists slodzē. Jā. Jo nāk mitrums no ārpuses, sviedrs nāk no iekšpuses, siltums kaut kāds ķermeņa izdalās. Nu, un tad tagad pārbaudīsim, ko tas Goreteks dara. Vai aiztur to ūdeni vai neaiztur? Nu, labajā rokā man tas baltais cimnīšs, tas ir tas Goreteks, un otrs ir vienkārši plēvs cimnīšs. Kamēr tu pārbaudi, tu kaut ko var stāstīt. Es gribētu pastāstīt, ka nedrīkstam aizmirst arī par sportošanu augstumā, ka mums vajag lietot ziemas zeķes. Ziemas zeķes atšķirās no vasaras zeķiem ar to, ka tur ir vilnas injekcija no 10 līdz kādiem 40% dažādos izstrādājumos dažādi. Tas, ko es iesaku gan skrējējiem, teiksim, riteņbraucējiem, nav īsti Goreteks apavu, tur tiek vilkt virsū tādi coverīši uz velokurpēm, bet ir Goreteks zeķes, kas ir interesanti. Un skrējējiem ir apavu, kuriem ir Goreteks membrāns, kas nelaiž to mitrumu iekšā, tad tā mēs nodrošinām to, lai mums nesalst pēdas. Mums jābūt cimdiem, mums ir jābūt cepurei, noteikti. Meitenes, kurām ir biezāk mati, mēģina izvairīties līdz pēdējiem no cepuriem, bet ja tas slēpošana vai riteņbraukšana vai krosi mīnus 15 grādos bez cepures iztikt nevar īsti, un tā tie ir tādi sīkumi, pa ko ir jāatcerās. Garderobē jābūt. Ar tām zeķēm es gribu jautāt, kaut kur pa televizoru, ka redzam visādi sporta fórumus, arvien biežāk redzam visdažādāko sporta veidu atlētus, kur tādās pusgarās zeķēs vico vaļā. Kas tas tāds ir? Modes kliedziens kaut kāds? Tas ir kompresijas zeķes. Pusgarās iet runa par pusgarām parasti, jo kalnu slēpotēm sen jau ir pusgarās zeķes, bet tur īsti nav runa par kompresiju. Tagad sportā jau kāds 5 gadus diezgan aktīvi ir ienākusi kompresija. Viņi dara ko? Uzlabo asinsriti, līdz ar to pienskāps izmaisājās, mēs nogustam mazāk, uzlabojās veiktspēja, novākts tās muskuļu vibrācijas, jo tiek saspiest tas muskulis. Tātad, ja iet runa atkal pa garām slodzēm, tad, teiksim, pēc 3 stundu darba tavu veiktspēja ir pa 3% augstāk nekā konkurentam, kam nav šis kompresijas apģērbs. Liekas maz, bet, teiksim, ja tavs solis ir pa 3 centimetriem garāks, parēķini, kur tu būsi vēl pēc 3 stundām, tālu priekšā konkurentam. Tā kā tās ir tādas lietas, višķiņ arī mentālais efekts, ja tu esi tāds savāks un sakompresēts, tev mazliet ir sajūta arī galvā, ka tu vari vairāk. Jā.
Ne par velti jau kādreiz, jau 80. gadu sākumā, kad meitenes līd džinsos iekšā vai nekas bija bišķi pa mazu, arī sakompresē un cita sajūta galvā, vai ne? Galvenais, lai nespiež pa traku, ja? Tāpēc šīm kompresijas lietām viņas iedalās tādās, kā mēs sakam, kompresijā un reālajā kompresijā. Ja? Un tā reālā kompresija, kas ir tiešām tā jau uz robežas, teiksim, kur tālāk jau vēl spēcīgā kompresija, tad tas aiziet jau medicīniskā, kur cilvēkiem ir vēnu problēmas, un tad viņiem ir dažiem pat jānēsā tas zeķis visu mūžu. Bet, piemēram, sportā viņas pie zināmas robežas beidzās, bet, lai noteikti to optimālo katrai kājai, katram rumpim, jo ir arī krekli un bikses kompresijas, tiek veikti mērījumi attiecīgās vietās. Ja runā par zeķiem, tad tiek mērīts ikrs, un pēc šī ikra apkārtmēra tiek atrasts pareizais izmērs, lai nebūtu tā, ka tas spiediens ir pa maz vai pa lielu. Wow, ko mēs darām ar tām rokām? Ņemam ārā, un tagad tavs sajūts, kāda ir plēvītē, vai viņi ir mitra vai nav mitra, un kā ir Gore-Texā, vai ir mitra vai nav mitra. Sajūtas bija jau līdzīgas tām, kā es turēju gaisā. Ja? Sajūtas attiecīgi, varbūt tai ūdenī tā roka plēvē nav tik ļoti izsutusi, bet viņa ir tāda, bet sasvīdus tāda ir. Sasvīdus tāda mikla, tāda mazliet, es nezinu, uzpāmpusi vai tāda neveikla. Šeit ir darbīga. Viss kārtībā. Tas nozīmē, ka mitrums iekšā ticis nav, bet sviedrs ārā tiek. Jā. Tātad tas ir tas, pa ko mums bija jāpārliecinās, cimds var atstāt ūdenī. Galvenais jau ir, es teikšu tā, galvenais ir motivācija kustēties. Ja mums būs motivācija kustēties, mūsdienās var pielasīt apģērbus, lai var darboties pietiekami ekstrēmos laikapstākļos. Man personīgi, nevis tāpēc, ka es savu veselību gribētu pārbaudīt, bet tāpēc, ka tas man ir darbs un es gribu saprast, kā viss strādā. Man ir pieredzēja Latvijas apstākļos -27 grādos 50 minūšu kross, absolūti bez kaut kādām problēmām, ka es būtu pārsals, kaut ko apsaldējis vai man pēc tam būtu jāiet uzreiz pirtī. Ko tu uz sejas? Tad, krēmu kaut kādu vai kaut? Jā, ir krēmi, ko var likt, es nelieku neko. Ir tāds saucam... Degunu, kā nenosaldēt? Nelieku, nē. Vienkārši ik pa brīdim pa laikam paberzē jau vajag un viss, bet ir maskas, ko liek, ir tās saucamās trubas, ko velk ap galvu un lok augšā, lai kakls un muti nosedzās. Bet ja tu elpo kaut kādā materiālā, teiksim, daudz iekšā, man kādreiz bija ūs, tas vienmēr bija, man bija tur ledus bluķi, ja, tā kā, es iztieku bez. Ir krēmi, ko var smērēt, tas mūsdienās viss ir izdarām. Vienīgais, ko nevajag darīt, ja jūs jūtat, ka jums ir apgrūtināta elpošana pie kaut kādiem zināmiem mīnusiem, nevajag sev mēģināt uztrenēt, teiksim, tādā augstumā skriet, jo plaušas to nesapratīs, un tad var būt problēmas. Tad ir jāiet darboties zālē. Vienīgais vēl pie visiem šiem galvenajiem materiāliem un apģērbiem ir tāda lieta kā cena, bet tā acīm redzot ir argumentēta, jo sarežģītāk tā tehnoloģija, kas ir iestrādāta. Ja jakai ir mūža garantija, tas nozīmē, ka tas kalpošanas mūžs ir ļoti ilgs. Kā mēs smejamies, tas ir Gore-Tex jakas, tādam skrējiem ir pirkums uz mūžu. Riteņbraucējiem tā ir pat mazliet aktuālāka lieta, jo lielāks ātrums, lielāks spiediens gan no lietus, gan no vēja. Ir svarīgi biežāk sevi pasargāt no tā skrējēja, biežāk iztiek ar Winstopper izstrādājumiem, kas ir lētāki. Jo nav jānodrošina absolūtā mitruma izturība. Ja mēs runājam par tām tehnoloģijām, kuras tiek tā kā uzkrāsots, ja, tad ražotājs Gore, kas ražo, tāpēc tas te ir rakstīts, tas ražo arī šīs membrānas, ja, viņi saka, vajag salīdzināt pēc 6 mazgāšanas reizēm īpašības, un tad mēs redzēsim reālo situāciju. Jo, teiksim, kamēr izstrādājums ir jauns, viņš strādā labi, pēc 6 reizēm vidēji viņi stipri zaudē. Raimond, aizskrējušas minūtes, bet mēs skrienam tālāk, velkam virsū skriešanas drēbes un turpinām dzīvot aktīvi. Paldies, Raimond, kā atnāc. Tā.